Sveicināti, draugi! Šodien paturpināsim iesākto tēmu par to, kas ir Dieva vērtību sistēma, kā tā izskatās, lai mēs nepazaudētos pasaules piedāvātā vērtību sistēmā, savā dzīvē kā tādā, un īpaši runājot par kristīgu cilvēku dzīvi. Jo mēs saprotam, ka tad, kad mēs redzam un zinām, kur mēs dodamies, vai ne, tad arī mēs varam tā kā pārbaudīt to virzienu, vai tas atbilst, vai tas ceļš atbilst tam mērķim, vai pareizāk sakot, vai tas mērķis atbilst tam ceļam, tā skaitā, vai es neesmu kaut kur nomaldījies. Jo Dieva gars mums māca atjaunot savu domāšanu, savu prātu saskaņā ar to, kā Dievs redz lietas, kā Dievs saprot lietas. Tātad tā ir tā galvenā problēma. Ja mēs skatāmies Bībelē, visas Bībeles kontekstā, visu stāstu kontekstā, kur Dievs ir iejaucies cilvēku kaut kādās aplamās darbībās un tā tālāk, tad viena no galvenām problēmām ir bijuši šī elgdievība, kur cilvēki aiziet kaut kādos savos ceļos, savos mērķos, tā skaitā būvējot savus Bābeles torņus, un kad Dievam vienmēr ir bijis jāiejaucās, saprotot to, ka tas ved uz iznīcību, ka tātad bez Dieva jebkurā gadījumā, pat tad, ja tas izskatās uz doto brīdi kā uzvara, kā kaut kāds sasniegums, kā kaut kāds ieguvums, tas ved uz iznīcību. Tādēļ mēs parunāsim arī kādas konkrētas raksturvietas kontekstu izrunāsim, tādā Dieva redzējumā, Dieva redzējuma kontekstā, Dieva gudrības gaismā izskatīsim šo raksturvietu, kura ļoti bieži tiek pielietota, runājot par tādu veiksmi, izdošanos, vai tādu veiksmes mērauklu, kuru it kā mums ir apsolījis Dievs. Un tātad šeit, kas notiek ar to puspatiesību, ka Dievs to ir apsolījis, bet vai mēs līdz galam saprotam, kas ir kas, kas ar to ir domāts. Un tātad mēs lasīsim no 5. Mūzes grāmatas 28. nodaļas 13. pantu. Un tas kungs tevi darīs par galvu un ne par asti, un tu būsi tikai augšā, nevis apakšā, ja tu klausīsies tā kunga sava Dieva baušļiem, ko es tev šodien pavēlu turēt un darīt. Tātad tas ir brīnišķīgi. Tātad pirmkārt, vienā no pēdējiem video mēs jau izrunājām, runājot par šo te bauslību. Tātad mums šodien ir jāsaprot pirmkārt, kādā darībā mēs esam, kas ir tie Kristus baušļi, kas uz mums attiecās šodien. Tātad mēs esam zem dzīvības gara likuma atbrīvoti no grēku un nāves likuma. Kristu es uzsveru, ticot Dieva žēlstībai. Jo ārpus Kristus šis grēku un nāves likums joprojām ir aktuāls priekš tiem, kuri nav pieņēmuši žēlastību caur ticību Dieva dēlam, un tam, ko viņš ir paveicis uz krusta. Un tātad to mēs tagad saprotam. Tātad tu ievērosi, ja tu ievērosi tā kunga sava Dieva baušļus, ko tev šodien pavēlu turēt un darīt. Tātad Dievs mums šodien saka, kad viņš ir nolicis šo jauno dienu, lai mēs, ticot viņa žēlstībai, ieejam adusā, lai mēs sakņojamies viņa mīlestībā, lai mēs paliekam viņa mīlestībā, jo tādā veidā mēs varēsim mīlēt citus, lai mēs pieņemam viņa mīlestību, jo tāpēc, ka viņš pirmais mūs ir mīlējis, mēs spējam mīlēt citus, un tāpēc, ka viņš mūs ir tik ļoti mīlējis, mums būtu jāmīl citi. Tātad šeit mēs arī redzam, ka tiek apzīmēts, cik svarīgs ir kā ceļš tā mērķis. Tātad Dieva vārds parāda mums gan vienu, gan otru, ka ceļš tātad ir palikt mīlestībā, un mērķis ir, lai mēs varētu mīlēt. Tātad nekā savādāk mēs to nevaram izdarīt. Vienkārši pasakot cilvēkam, kā to Mūzes bauslība dara, tev būs, tas cilvēkam neko nedod, un vēl vairāk Dieva vārdā ir teikts, ka likums ir grēka spēks. Tātad mūsu miesas dabas dēļ, jo tā miesas daba ir tāda, ka viņa spītējās pretī Dievam. Tātad, ja Dievs kaut ko pasaka, tad viņa tā kā darīs pretēji. Par ko runā apostols Pāvils ļoti
detalizēti Romiešiem 7. nodaļā. Un tātad Kristū mēs esam tikuši brīvi no šīs miesas dabas vadības. Ja? Tātad mēs esam atbrīvoti no tā. Mēs varam piepildīt bauslību caur to, ka mēs esam šodien Kristū miruši kā autonoma vienība, kura tātad kā miesas daba, kura tevi vada, ja, visos tajos brikšņos, un esam Dieva gara vadīti. Un caur to varam piedzīvot uzvaru, ja? Paliekot Dieva mīlestībā, attiecīgi staigājot garā, ja, un redzot tā rezultātus. Ja, pirmkārt, mūsu sirdīs, kurās tiek dzemdināti gara augļi, un otrkārt, tajās situācijās, kur mēs spējam piedot, kur mēs spējam mīlēt. Un kā mums tas arī ir teikts, ja, īsais kopsavilkums visai Bībelei, un arī iepriekšējiem video mīlestība ir visas bauslības piepildījums. Ja. Aleluja! Bet tātad runājot par šo konkrēto pantu, ja, vēlreiz ilsīšu, un tas kungs tevi darīs par galvu un ne par asti, un tu būsi tikai augšā, nevis apakšā, ja tu klausīsi tā kunga sava Dieva baušļiem, ko tev šodien pavēl turēt un darīt. Un tātad mēs jau runājam par tiem baušļiem, ja, kas tas ir, un tagad paliek jautājums, kas ir galva, kas ir aste un kas ir augšā, nevis apakšā. Jo tātad caur nepareizu šo terminu, jēdzienu un fenomenu izpratni, ja, atkal var piezakties sātans, nozogot mums mūsu uzvaras balvu caur kaut kādas aplamas vērtību sistēmas piedāvājumu. Ja. Tātad aizvietojot patiesās vērtības ar vērtībām, kuras piedāvā mums pasaule. Ja. Tātad es gribu atrast un tātad mums ir jāsaprot, kas ir galva un kas ir aste. Ja? Tātad vecajie un cienījamie, vecajais un cienījamais ir galva, bet pravietis, kas māca melus, ir aste. Ja? Tātad tas sasaucās, mīļie draugi, un rakstvieta, ja? Tātad ir no Jesajas grāmatas 9. nodaļas 15. pants. Ja? Un tātad tas sasaucās, mīļie draugi, arī ar šo rakstvietu, kurā ir teikts, ka tad, kad nāks antikrists, ja? Antikrista gars, mēs zinām, ka viņš daudzus pievils, ja? Un ir teikts, kuri būs tie, kurus varēs pievilt, kurus būs dots viņam pievilt. Tātad tie būs tie, kuri būs dzirdējuši par Dieva mīlestību, proti evaņģēliju, bet būs atmetuši, ja, šo mīlestību, kura būtu varējusi viņus izglābt. Tātad tas ir, mīļie, ļoti nopietni, ja? Izturēties pret Dievu vārdu, pret mīlestību, kura, diemžēl, priekš daudziem liekas kā kaut kas nenopietns. Ja? Nu, pastāsti man kaut ko par sodu, par grēku, par ēlas ugunīm, bet ja tu man stāsti par mīlestību, kur tika parādīta uz krusta, ja tu man stāsti par to, cik Dievs man ļoti mīl, ja? Kā viņš mani uzpasē, kā viņš gādā par mani un tā tālāk, tad tas mani apstulbina un liek justies apjukušam, nepareizi mācītam un kaut kādās neizprotamās lietās vadītam. Ja? Diemžēl, mīļie draugi, mēs varam saskarties arī ar šādu reakciju, tāpēc, ka cilvēki ir pieraduši, ja? Mūžīgi būt sodīti, strostēti, sisti, vainoti un tā tālāk. Un ja viņam šādā veidā ar viņu runā, tad viņš jūtās ok, ja? Viņš jūtās tā kā viņš būtu pabijis dievkalpojumā, ja? Tādā kārtīgā, labā vietā, kur viņu pareizi māca. Ja? Bet tiklīdz cilvēks runā par mīlestību, par žēlstību, kur Dievs mums ir parādījis, ja? Tad cilvēkam var rasties tādas kaut kādas aizdomas, ja? Neusticēšanās, viņš vienkārši nepieņem šo vēsti. Un te, protams, ir arī atbildība arī skolotāju, sludinātāju, mācītāju un tā tālāk, ka mēs esam žēlsirdīgi, līdzjūtīgi, ka mēs saprotam, ka tā var būt cilvēkiem, ka mēs esam spējīgi argumentēt, ja, to cerību, kā jau mēs par to arī esam runājuši, ja, tās cerības pamatu, ja, paskaidrot rakstus, ja, caur rakstiem parādīt,
kā Dievs ir mīlējis cilvēkus, kur ir piepildījušies tie pravietojumi, kurus viņš ir devis, un no kā tieši mēs esam atbrīvoti un tā tālāk, ja, lai cilvēks patiesi varētu tā kā saņemt šo patiesības pamatu, ja, ka nevis viņš vienkārši akli uzticās, bet ka viņam ir izskaidrots šis ceļš. Jo ir, protams, tādi, kuri uzticās kā bērni, viņi momentāli satver šo Dievu gara pieskārienu, Dievu klātbūtni un tā tālāk, un viņi tic. Bet ir cilvēki, kuri ir kā šis māceklis, kuram vajadzēja, lai palikt pirkstus brūcēs, ja, un ieraudzīt un apskatīt, un Dievs mīl visus, ja, tātad viņš mīl visus, bet viņš saka, ka svētīgi ir tie, ja, kuri nav redzējuši, bet ir ticējuši. Un tomēr, ja, tātad mums, ja mēs sludinām Dievu vārdu, mums ir jābūt gataviem paskaidrot, ja, kas ir kas, lai cilvēks nepiedauzītos pie patiesības vēsts, bet tātad tajā konkrētajā rakstvietā, par ko es runāju, ja, tātad ir teikts, ka tātad cilvēki, kuri būs noraidījuši šo mīlestības vēsti, ja, būs dots viņus pievilt, ja, antikristam. Un tātad vēlreiz, vecajais un cienījamais ir galva, bet pravietis, kas māca melus, ir asta. Tad mēs parunāsim par šiem praviešiem, kuri māca melus. Ja? Svētajos rakstos mums ir teikts, ja, ka pēdējos laikos cilvēki atradīs sev skolotājus tā, ka ausis niez. Ja? Tātad pēc kaut kādiem saviem kritērijiem, pēc tā, ko viņi grib dzirdēt. Ja? Bet pašos pamatos pravietis, kurš māca melus, ja, tātad ļoti stingri par to ir runāts, atkal par šo antikrista garu, par cilvēkiem, kuri apgalvo, ka Jēzus nav Dievs, ka viņš ir tikai pravietis, ja, un vai atkal, ka Kristus ir bez miesas, ja kaut kādā veidā nācis, tā skaitā mēs šodien kā Kristus miesa, it kā esot, kurā Kristus gars ir iemājojis, bet tā tad neizdalot to, kad viņam pašam ir miesa debesīs, ja, mēs esam savienot viņu ar viņu caur svēto garu, ja, un tā tālāk, tātad viss šīs nianses, par ko ir daudz jau runāts, ja, un par ko runā svētie raksti. Ja. Tātad, ja mēs paliekam Dieva likumā, Dieva bauslībā, tajā, kas ir aktuāls šodien, tad Dievs mūs pasargā no visa šī ļaunuma. Ja. Tātad no pievilšanas, no tās pievilšanas, caur kuru mēs varam sākt sludināt melus, un no tās pievilšanas, kurā mums kāds sludinot melus var mūs aizvest prom no vienkāršības Kristū, no sakņošanās Dieva mīlestībā. Un tāpēc, vienu sekundīt, tūlīt tās izlasīsim vienu rakstu vietu. Tūlīt tās izlasīsim vienu rakstu vietu. Vai pat divas rakstu vietas. Jā, kāpēc mēs vispār tātad izskatām, ja, šo konkrēto rakstu vietu? Ja? Es vēlreiz atgādinu. Ja? Tātad, tāpēc, ka notiek šī pievilšana daudzos līmeņos un tā skaitā caur pasaules vērtību sistēmas ieviešanu draudzē. Ja? Tā kā iemaiņu, ja, Dieva vērtības sistēmas vietā, un mēs vēlreiz tātad runājam par to, kas ir vērtība Dievam, kur mēs to redzam svētajos rakstos, ja, un šobrīd mēs runājam tātad šīs rakstvietas kontekstā, ja, kur ir teikts, ka tu būsi vienmēr augšā, nekad lejā, tu būsi galva un neasta, un ja mums to grib iesmērēt caur šo pasaules vērtību sistēmu, ja, tad cilvēkiem tā kā sāk stāstīt, ja, ka tas, ka tu esi augšā, tas nozīmē, ka tev vienmēr būs bagātība, ka tu būsi priekšnieks vienmēr, ja, ka tev būs. Tātad šī pasaules vērtības sistēma, saprotat, tās pirmās vietas visur un tā tālāk. Ja. Un es vēlreiz uzsveru, kā es to vienmēr arī uzsveru, tas arī tā var būt, bet tas nedrīkst būt tā, ka cilvēkiem pasludina, ka tikai tā tas ir. Ja. Iemainot tātad Dieva vērtības sistēmas vietā, kur Dievs savādāk skatās uz šīm lietām, ja? Nevis kā cilvēks, un tādā veidā
pieviļot Dieva tautu, ja, tur, kur cilvēks īstenībā ir patiesībā, tur, kur cilvēks īstenībā staigā Dieva garā, ja, kur Dieva gars spēcīgi plūst caur viņu, tur viņam iestāst, ka viņš ir nekas, ka viņš dzīvo smirdīgā vietā, proti tur, kur ir aste. Jūs iedomājaties, mīļie draugi, kādi tie ir meli, kāda tā ir pievilšana, ja, kā cilvēks tiek caur to apzakts. Un tātad, ja mēs nezināsim, kas ir teikts patiesībā, ja mēs nespēsim tam stāties pretī, tad neviens cits to arī neizdarīs. Ja? Tāpēc mums ir jāsaprot, ko saka Dieva gars, ja? Ko saka Dievs par šīm lietām. Jā. Un tātad 2. Timoteja vēstulē 4.3 ir teikts, viņi sev sagādās skolotājus pēc savām kārībām. Ja? 1. Salamana 16.7. ir teikts, cilvēks raugās uz acīm redzamo, bet tas kungs raugās uz sirdi. Ja, mīļie draugi, tātad tas ir tas, kurā vietā parādās šie jēdzieni augšā un nevis apakšā, galva un nevis aste, ja, un mēs to nedrīkstam sagrozīt. Un jā, tas var arī kaut kur parādīties redzamajā pasaulē saskaņā ar to, kāds ir katra cilvēka uzdevums vai misija, ja, bet pamatos mums ir jāpaliek Dieva vērtību sistēmā. Un tādēļ tagad izlasīsim vēl arī tādu raksturvietu no Mihas grāmatas 6. nodaļas 7. sākot no 7. panta. Tātad, vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar 10 000 eļas straumju? Ja vai man jādod par manu pārkāpumu, mans pirmdzimtais, mans miesas auglis par manas dvēseles grēkiem. Ja? Tātad šeit tiek runāts par to pareizo bauslību, ja? Lai mēs viņu pareizi saprotam, kad šodien šī upurēšanas sistēma pēc Mūzes bauslības ir atcelta. Ja? Tātad, un tagad klausamies, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlstību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Ja? Tātad tas ir tas, kas Dievam vienmēr ir bijis patīkams. Ja? Tās bauslības kontekstā, kura ir aktuāla šodien, bet vienmēr un visos laikos cauri visam mēs redzam, un arī konkrēti šajā Mihas grāmatā šeit tālāk ir runāts, ja, par šo Omrija mācību, ja, jo tu sekoji Omrija mācībām un ievēroji visas Ahaba nama izdarības, un jūs sekojāt tām paklausīdami šā nama padomiem, ja, un tādēļ, ko Dievs tur darīs, ja. Tātad, un šīs Omrija mācības, ja, tātad bija kā reiz, ja, par šo te negodīgo bagātību, aplamo izpratni par bagātību, par ļaunprātīgu varas izmantošanu, tai skaitā reliģiozu kaut kādu pieņēmumu rezultātā, ja? Vai kaut kur draudzēs, baznīcās un tā tālāk. Ja? Tātad šeit Dievs tālāk saka, klau, tā kunga vēstījuma balss atskan pa visu pilsētu, ir gudrība bīties tavu vārdu, ņem vērā rīksti un arī kas to sūta, vai ar vien vēl neatrodas bezdievīgo namos netaisna manta kopā ar sasodīto, samazināto labības mēru, ja vai lai es attaisnoju nepareizos svarus un somā līdzi nesājumos viltotos atsvarus, ar kuriem viņu bagātnieki, kas nereti ar varmācību kļuvuši bagāti, nodara tik daudz netaisnības, un viņu mainieki runā melus, un viņu pašu mutē ir nepatiesa mēle. Tātad šeit atkal Dievs runā, ja, par to, ka cilvēkiem tiek uzspiesti aplami standarti, ka viss tas tiek darīts caur viltu, ja, caur vēlmi iedzīvoties bagātībā, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tajā pašā laikā, mīļie draugi,
Šodien cilvēki var sludināt šos melus arī it kā labu nodomu vadīt. Ja? Viņi domā, ka viņi grib cilvēkiem palīdzēt dzīvot labāk, dzīvot labklājībā un tā tālāk, bet lai vai kādi būtu šie motīvi, mums nav nekāda tiesība sagrozīt Dievu vārdu un iemainīt Dieva vērtības pret pasaules vērtības sistēmu, ja? Draudzēs. Ja? Jā, tāpēc vēlreiz atkārtosim arī šo rakstvietu, kura arī vakardienas video es pieminēju, ja? No Daniela grāmatas 12. nodaļas. 3. pants, ja? Bet saprātīgie mirdzēs kā debesu juma spožums un tie, kas daudzus veduši pie taisnības kā zvaigznes mūžīgi mūžam. Ja? Un tātad tas ir viens no kritērijiem, ka tu būsi augšā, ka tu esi augšā un nevis apakšā, ka tu esi saprātīgs, tevī ir Kristus veselīgā mācība un tu daudzus caur to vari vest, ja? Uz patiesības ceļa, atgriežot viņus, lai viņi nesekotu, ja, maldus mācībām, caur ko viņi var tikt pazudināti. Ja? Ja kāds no jums nomaldās no patiesības un kāds viņu atgriež, lai zina, ka tas, kas grēcinieku atgriezis no viņu maldu ceļa, izglābs viņa dvēseli no nāves un apklās daudz grēku. Tātad tas ir ļoti būtiski, mīļie draugi, ka mēs šīs tēmas paceļam, ka mēs par to runājam, un tieši tas ir tas augstais stāvoklis, kuru Dievs tev dod. Viņš dod tev to redzēt, to saprast un to sludināt, ja? Un tā ir tā vērtība, ja vien mēs paši to turam kā vērtību, ja? Tātad nepieviļoties caur aplamu vērtību sistēmu un nesakojot līdz dažādām maldus mācībām, dažādiem mācību vējiem, ja, kas aizrauj mūs prom cilvēku viltīgajā spēlē, kā mums to saka svētie raksti. Tāpēc tā ir ļoti dziļa un nopietna tēma. Ja mēs paši zinām šīs daudzās rakstvietas par to, kur mēs varam vēl saprast, ja, ka tas liecina par to, kas ir patiesā Dieva vērtība, ja? Kas liecina par to, ka tu esi augšā un nevis apakšā, neizkropļojot šos fenomenus, ja? Šo sapratni, šos jēdzienus, aizvietojot tos ar pasaules izpratni. Ja? Tādā veidā pieviļot cilvēkus, nozogot viņiem patieso mieru, patieso atziņas skaidrību, patieso prieku. Un es tev gribu atgādināt, ja? Ka, ja Kristus gars ir tevī un viņš tevī liek saukt Aba tēvs, ja, tātad no žēlstības, Dieva žēlstības caur ticību tu to piedzīvo, tad neatkarīgi no tā, kā izskatās šodien tava dzīve, ja, vai tavā mājā varbūt ir krāsniņa ar malku kurinām un tavs vienīgais prieks iespējams ir vakarā raudzīties šajā ugunī, kas patīkams sprakšķ un no rītiem tu ēd viens un tās pašas brokastis, ja, auzu pārslu putru, piemēram, ja. Es tagad vienkārši kā piemēru to saku, ja. Vai arī varbūt tu dzīvo pilī un tev ir ļoti daudz pienākumu un tu esi ļoti noslogots un no tevis ir atkarīgs, no taviem lēmumiem, ir atkarīgs daudz cilvēku dzīves, ja. Jebkurā vietā, kurā tu esi, tas, ka tu esi patiesībā, ka tu esi augšā un nevis lejā, nosaka nevis ārējie apstākļi, nevis tas, kas cilvēka acīm redzams, kā mēs to tikko lasījām, bet tas, kas ir tavā sirdī. Un pateicoties Jēzus upurim, tavā sirdī ir izlieta Dieva mīlestība caur svēto garu, ar kuru mums šodien ir sadraudzība, kurā mēs piedzīvojam laimi, patiesu laimi, ja? Patiesu brīvību no nepieciešamības apliecināties šajā pasaulē tā, kā to dara pasaulīgi cilvēki, tā kā mēs to visi vēlējāmies un savu kārību dēļ gājām postā, dzīvodam šajā pasaulē bez Dieva. Ja? Šodien Kristū mēs esam brīvi no tā. Mēs varam priecāties un baudīt dzīvi, baudīt visu, jo Dievs mums dod to bagātīgi baudīt. Ja? Tā kā šajā Mihas grāmatā, ja, tālāk arī ir teikts, ja, kad kur Dievs tātad, kad Dievs sodīs tos cilvēkus, ja, tad te ir tāds pants, ja,
kas tieši par to runā, ja, kur mums jaunā derībā ir teikts, ka Dievs mums dod bagātīgi no visa baudīt, neatkarīgi no tā, kas tev ir. Ja. Viņš tev dod šo apmierinātības stāvokli. Ja. Tātad šeit ir rakstīts, tu ēdīsi, bet nebūsi paēdis. Savās iekšās tu pastāvīgi sajutīsi bada tukšumu, un ko tu noliksi pie malas, to tu tomēr nesataupīsi, un kas tev vēl paliks pāri, es to iznīcināšu ar zobenu, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Tātad Dievs ir tas, kurš tev dod šo sāta sajūtu, šo apmierinātību, neraugoties uz to, kas tev ir vai kas tev nav. Un viņš ir tas, kas tev dod izdošanos un spēju, ja? Arī tai skaitā nopelnīt un dzīvot, bet ne jau tu to vari panākt fokusējoties uz pasaules vērtību sistēmu, bet dzenoties pa priekšu pēc debesu valstības, un viss pārējais tad tev tiks piemests. Āmen.